Vidzemes attīstība ir jaunu cilvēku rokās. Jaunais uzņēmējs Jānis Vilciņš savu nākotni ir saistījis ar Madonu. Es domāju, Vidzeme būs noteikti ļoti lielā mērā zem tāda zaļā karoga, kā sakopta ar tīru vidi. Tas tāds būs tāds lielākais, es domāju, tas pievilkšanas tas spēks, kas aicinās pie mums apūtniekus. Jānis šobrīd ir nodibinājis uzņēmumu, kas ražo dārza un parka mēbeles. Savās dzimtas mājās, Praulienas pagasta Palejās, viņš turpina tēva aizsākto ideju par šautuves kompleksa izveidi. Finansējums iegūts aktīvi piesaistot projektu naudu. Apkārt vismaz Madonā esmu ļoti daudz cilvēku zinu, kas ir rakstījuši, mēģinājuši un sanācis. Un laikam lielākoties arī viņiem arī iedvesmojies, ka vajag pamēģināt. Redzot Jāņa entuziasmu, Madonas pilsēta pieaicināja Jāni izveidot šautuvi nepabeigtās telpās topošajā sporta centrā. Un tagad Jānis var izrādīt savu lepnumu – pilsētas šautuvi.